lidot un būt augšā ar putniem, tā ir viena no tām sajūtām, kas ir neaprakstām, jo nav līdzīgu. Tu esi tāds kā viens no bara, viens no putniem, un jums ir viens līdzīgs mērķis, un tā sajūta ir fantastiska. Kur vēl tu dzīvē dalīji līdzīgas sajūtas un mērķis ar putnu? Kur vēl? Ja ne gaisā, un tur redzi tas putniņš, sajūt, viņš lido, un sajūt abi ir līdzsvarā ar visu, un tu pievienojies tajā plūsmā, un jūs esat kā viens. Tā ir fantastiska sajūta. Mēs nodzīvojam to gadu Nepālā. Un Nepālā, kur mēs dzīvojam Pokarā tieši, ir viena no top vietām pasaulē, kur lidot ar paraplānu. Tur ir kalns un pateicīgi laikapstākļi, gan arī caur gadu. Un tad mēs pamēģinājām paši, tandēmā izlidojām kā pasažieri un vienkārši ārķis lūpā. Ļoti izbaudīju. Pirmais bija tas, kad tu pacelies, tas bija tāds. Jo ir liela nogāze un tev liekas, ja kaut kas noiet galīgi garām, tad tu vienkārši taisnēji lejā, bet nē. Jā, kad tu pacelies, tā ļoti viegli sajūta. Tas tāds. Turpat nav tas adrenalīns tik liels, kā tas patīkamais, ka tu pacelies pāri visam. Jā, var baudīt. Man ļoti patika, un man bija ļoti forši instruktors, un mēs visu ceļu norunājām. Un es viņam pat jautāju, toreiz man pat mazākā ideja nebija par to. Es laikam šito nevarētu darīt. Man liekas liels pūķis, tur daudz tie striķīši un visu. Viņš saka, nē, lidot ir ļoti vienkārši, to jebkurš varētu iemācīties. Un tad viens cits francūžu pilots mums piedāvāja, man ir vecs paraplāns, ejiet paši un mēģiniet vienkārši uz zemes. Tad pirmajā dienā atbrauc latviešu pilots, pateica pamatprincips, un tā mēs kaut kādu mēnesi tur paši novazājām to spāni pa zemi. Viņš tik labi necēlās nekā, viņam visa struktūra jau bija beigta. Nopirkām savus paraplānus ar ideju, kad brauksim uz Latviju un mācīsimies pa visam. Ai, šito. Varēja padot mani. Rūliņš. Šodien tāds stiprs vējš klausies. Vai maz pats celt varēsim. Pagaid, vējš ir... Tad te re, kur ejam mēs kurmiem. Desu soma. Var sakrīt pa līķmais. Kā kuram tīk. Labāk jau desu soma, laikam, ne? Pats galvenais paraplānierismā ir iemācīties to saucamo ground handlingu, jeb pūķošanu uz zemes. Tā, ka tu spēj nolasīt vēju, un tu vari pakļaut spārnu sev. Nevis spārns pakļaut tevi, viņš tev dancina vēl pa labā kreis, bet tu viņam pasaka, kur iet. Kūkojas į tautų meitą, mākonīšā galī. Šodien ir diezgan traks laiks lidošanai. Šitajos apstākļos vējš ir tik ļoti nepastāvīgs. Tad viņš ir tad viņš ir, tad nav. Tas risks, kas pastāv, ir maza vēsmiņa, bet viņi ir tik spēcīgi, ka ceļoties augšā spārnā var iepūst vienā stūrī un viņi samest pilnīgi otrādi. Un ja tu vinčojies nes tikai 20 metrus virs zemes un tev tāds iepūš,
tu esi pret zemi. Tāpēc ļoti svarīgi uz zemes ir spēlēties tā kā visi studenti. Un mēs arī dzīvojamies stiprā vējā, lai tu iemācies viņu kontrolēt spēcīgā vējā. Tu varēsi uz zemes, varēsi arī gaisā un būs droši. Tu nevari būt super vieglprātīgs, jo paraplanierisms, lai cik tas izskatītos, tā liela cilvēka spēlējās ar pūķīti, ja? Tā kā bērnu dienās pludmalē. Pa lielam tā ir, kamēr tu esi uz zemes, bet līdz, ko tu esi gaisā, tur vairs joki maz, jo ir dažādi apstākļi, kurus tu nevari vairs ietekmēt tik ļoti. Tad, kad es pirmo reizi lidoju viena pati, solo lidoju, man vairāk bija bailes nevis no tā, ka tu būsi augšā viens pats tā lidošana, bet vairāk no tās viņšas, jo kalnos, tad, kad mēs redzējām pirmo reizi, kā piloti to dara, tas bija no kalna. Tev nav nekādas piesaistes, tu vienkārši ieskrienies un lido. Bet šeit tu esi tādā striķītī iesēc aiz mašīnas, un man likās tik daudz riska faktoru, kas var noiet greizi ceļoties augšā. Teorētiski tu visu tos izstāstīs, un tad tev piekabina, pieķējies, pacēl spārnu, un ir tā skriešana, un es atceros, tas moments ir pirmais tāds, bāc, tikai kaut ko, tikai nesapinies, tikai nepaklūp, tikai spārnu taisni. Un tad tas atrāviens, un ir superīgi sajūta. Vienkārši, viss, un tu lido, un tad tikai kontrolēt. Pāris reizes, ir tāds bijušas, kad liekas, šitas bija asi. Varēja visādi sanākt. Viena trakā situācija varbūt bija šodien, kad es tās spirāles taisīju. Pirmajā reizē man sanāca, tā, ok. Tad, kad es biju gaisā, tur pāris reizes tās spirāles pagriezi. Otrajā reizē man bija otrs instruktors stāstīja, un es tādu bišķi drošāk to darīju un iegāju drusku pa dziļu tajā spirālē, kas nozīmē, ka tev nav tik viegli tikt no viņas ārā. Viņa tāda trakāka ir. Un tad jau man viņšotājs jau teica, kad bija jau acis taisīs ciet. Vakardien, piemēram, bija treniņš un bija ļoti spēcīgs vējš, sānvējš. Viņšoja augšā, un tā tehnika ir diezgan sarežģīta, lai tādos laikapstākļos tiktu gaisā. Un tad bija tā, ka izpurināja un likās diezgan traka, un īpaši augšā. Domā, es tik stiprs tas vējš būs. Tāpat tuvu Daugavai, ja tu iepūši Daugavai vēl kaut kā peldsezonu. Aprīļa sākumā negribās atklāt. Bet tās bailes ir tādas, iracionāli, racionālas robežas bailes. Jo, protams, tā bailes sajūta kaut kur vienmēr viņi ir, bet ar viņu viegli tik galā piezemēt. Atstāja kā mazu pelīti sev pie kājām bailes.
sajūta augšā ir tāda nedaudz, tu esi citā pasaulē, tu esi aizbēdzis. Nu, man nav tā sajūta, ka man gribās aizbēgt, ja? Bet tu esi pilnīgi viens ar savām domām. Un tur neviena nav būžams apkārt, nav cilvēku, nav mašīnu, turpat nav tavi tuvinieki. Bet tā kā tu tur esi pilnīgi viens, noskaties uz visiem no augšas un tāda ļoti patīkama sajūta. Ļoti daudzi piloti ir ļoti mērķtiecīgi. Viņiem, piemēram, man jānolido tik un tik stundas. Man ir jāizdara tādi un tādi triki. Man jābūt labākam. Man šobrīd ir tā sajūta, ka cik forši vienkārši būt augšā un tik neparastā sajūtā, jo tu tiešām sajūties kā nedaudz kā putni. Nu, tas ir tik abstrakti, bet tā ir tā sajūta. Tā vēlme lidot jau ir ļoti sena. Sena kā pasaule. Jau tik daudz stāst ir tas pats Ikars, kurš izveidoja spārņus un sakus saulē. Daudz. Un man liekas, ka tas galvenais dzinulis ir tā zinātkāra cilvēkam. Viņš vēlas izzināt, viņš grib kaut ko vairāk, viņam tas procesors strādā. Un viņš skatās uz cirelīti gaisā, nu kā viņš var lidot, kāpēc es nevaru lidot? Un tu sāc meklēt iemeslus. Tev pat iemesls nevajag. Iemesls ir tas, kad viņš lido un tu nelido. Tu sāc meklēt iespējas un radi un domā. Tu sāc lidot vienā brīdī. Un tad, kad tu redzi, ka tas jau sāk palikt iespējams, ka tu pats liesi, tas notiek, man liekas, tad ir grūti apstāties.